Ei, beidzot, kā jūs redzat, kaut kas notiek, jā. Tad esmu izvācis šeit visu ārā. Tie 3 gaudi paliek, tur saliku materiālus, daļa no instrumentiem paliek, vēl lielais zāģis aiziet projām. Kā jūs redzat, jau kaut kas šeit notiek, ne? Tad dabūju to padarāmi. Es kaut kādu taisu video, bet tā es viņu neuztaisīju, tāpēc es domāju, baigīsies video sanāca, domāju, jāgi taisīt 5 minūšu video. Tad pamēģināšu bišķiņ garāk. Jā, dabūju to kvadriņu, sazāģēju viņu pa detaļām, teikšu, kā ir reāli. Sazāģēju tikai tāpēc, ka man nevajag visu, kā jau tie, kas skaties iepriekšo video, man vajag tās detaļas un tos mehānismus, jā. Tad šeit jau ir kvadri priekšā jau, tagad, teiksim tā, ņemos daros metinos. Kāds mums baigies metinātājs, vai ne? No koka pāriedz metālu, esmu metinājis, bet, protams, ir jāmācās, nav perfekti, bet ir jāmācās, bet, viss taču var iemācīties, vai ne? Tad iegādājos, ja godīgi, tiešām šī mini svarciņa, jā, kas ir tikai pa 100 poundiem. Es biju šokā, tiešām, es biju šokā. Saucās viņa kaut kā Haxial Portable Flux Cord vai MIG welder. Viņa ir 3 vienā. Viņa ir MIG, TIG un Arch. Ar elektrodu, ar stiepli un ar to lifting, kas saucamās. Un to es arī gribēšu pamēģināt. Bet ar elektrodiem es toču napīgi nemetināšu. Bet ar stiepli un ar to liftingu, ja, gan es gribētu pamēģināt. Ar stiepli ir tā, ka, ir ok. Man ir nepareizā stiepla, man rītā atnāks mazāk stiepli, jo tās trubiņas nav biezas, cik viņas ir, 2 mm, pusotras, figviņas. Viennozīmīgi, metināt var, ir ok, jāmācās, protams, jā, bet, iemācīsimies, nebūs tik traki. Un kas man viņai patīk, digitālais displejs, tu pārslēdz MIG un Arch, kā var pārslēgt TIG, figviņas, es nezinu. Nav viņi paredzēti baigi krutiem darbiem, es domāju, ja, bet tādā veidā šitā te ļoti labi metināties. Vienkārši nomainām, kā tu griez amperes, tā mainās arī biezums materiālām. Tad šī ir baigi labā. Ķiveri jau man bija jau, droši pirmā vietā. Protams, kad, kā jūs redzat, šeit ir viena loksne. Paldies vienam paziņam, kas atved no pītrīšuma loksnes. Tad, lai nebūtu tā, ka man te nav nekāda ugunsdrošība, jā, lai nav tā, ka tomēr kaut kāda ogla iekrīt lielāka, ka man botē pirms tam iekritas. Ļaudams skriet pa darbnīcu, tāpēc, ka nevajag šortos metināt. Tad tās loksnes tiks saliktas gan uz galda virsmas, gan uz sienas, gan arī uz grīdas. Jo, tomēr drošība vajag. Negribas, lai tā darbnīca garāža tik ātri nosost. Tad rītā savāksim to zāģi, un tad mēs savāksim visu šo pusīti, un es pārvākšos to pusīti. Bet tagad šodien vēl bišķiņ pariktēsimies. Vēl pametināšu šo to. Jāskatās, šeit vēl priekša būs jāpārtaisa, amortizatorus nezinu vēl. Šodien gribās sačanīt stūri virsū visu pārējo. Šo jau es pieķēru šeit. Šitie te ir piemetināti. Būs alumīnija grīdiņa arī. Un pats trakākais būs aizmugurā. Tāpēc, kad es gribu atstāt kvadra asi, es negribu pirkt citu asi citām riepām, jo man ir pilnīgi viss. Man ir riepas, asis un viss. Bet šitais ir baigi šaus. Bet, es domāju, kopsumā es nezinu. Ja viņš tāds būs, cik viņš sanāk aptuveni, ja viņš ir ap 60 aizmugurē, es domāju, ka priekš sīkā būs ļoti labi. Jo, kad nāksies visu šito mehānismu šeit viss jāzāģē nost, būs jāslīpē. Šito mums vajag atstāt, šeit jāpiemetina klātī ir trubas biezās, mazās, kas ir klātī tur. Tās ir jāgriež nost. Jāmetina tur, metināties, griezties un darīties. Tad gribu tagad pametināšu bišķi, piemetināšu šo, pieķer to. Tad otrā pusē vēl viens tās pats pretī. Es ceru, ka jūs redzat šeit. Lai ir tas nedaudz tas stiprumiņš viņam tā, jo tur būs priekšpusē pedālīši. 3, es domāju, sīkam būs ideāli. Man būs grūtāk, ja es gribēšu viņu pabraukt, bet tas nav domāts man. Un šeit beņķis aptuveni, stūra, neatskatās prasītos to stūri zemāk. Bet, vajag zemāk, es viņu arī nevaru dabūt. Izdomāsim, varbūt nopirksim to
kā var regulēt stūri. Bet pagaidām es domāju vienkārši noņemšu šitās skrūvas nost, šeit fleks nogriezīšu un iešu pakaļ tiem visiem adapteriem, kas man ir trubā un visam pārējiem. Tā, lai mēs varam uzšķinīt stūri. Pakaļā ir doma likt dubultās riepas priekšā vienu riepu. Un motoru atstāsim pārsteigumā. Kāds mums būs pārsteigums, vai viņš vispār nav pasūtīts, bet man viņu vajag reāli pasūtīt tikai tāpēc, ka grūti ir saprast to metināšanas procesu, kas ko kā, kur kas būs. Jā. Man nākošajā nedēļā atnāks krēsls, pedāļi, ceru arī, ka motors, riepas, ass, viss man ir, jāpasūta ķēžu zobrats, vēl ir ķēde, viss pārējais. Būs benzīnīgs. Bet nekāds pārsteigums tur arī nebūs. Tad, grūtākais ir tos lielos coķus baigi aizmetināt, bet, es centīšos. Taču nedaudz pametināšu, ja, un tad es jums parādīšu, kas ko kā, cik tālu būs ticis, varbūt arī stūris atšķinīs, tāpēc uzspied leciņu, draugi, un brukājam. Jādabū šitais te uztaisīt, pabeigt, ielikt dziesmā, normāli pabraukāt, un kur vēl visas bremzes un visas pārējais, jomā jau. Galvenais ir paskaidrs par sametāt, lai nav tā, kad viņš vienkārši salūst, jā. Bet, jauki, jā. Jaņā, ka daudz teiks, kāpēc slīpēju. Neesmu nekāds perfekts metinātājs, te baigi dūmi. Neesmu baigas perfekts metinātājs, tāpēc tā ir. Atstāšu nocotais laika iet, bet, tāpēc man ir doma pārvākties uz to pusi. Slīpēju, lai es redzētu, cik labi sametināju vai nopļūtī, teiksim tā. Nav baigas slikti metinājumi, ir ok. Esmu redzējis sliktāks, teikšu, ka ir. Bet būs labi. Vienkārši, lai visur forši viss ir sametināts, un tad būs čukinieka aukas. Jo pēc tam tāpat krāsu nopūtīsim, kur vajadzēs visu, lai nerūsē. Bet, kopsumā jau šāds izskatās. Tad vēl vienu vajag šitā te kaut kur pamērīsim izmērus. Plus mīnus vienādi ir. Tie būs vairāk kā stiprinājumi, lai nelauž. Un tad šeit skatīsimies, varbūt iemetināsim. Man teiksim tā, es metinu no tā, kas man nav baigi daudz materiāla. Bet rītā man atradīs 4x4 cm square section box, to box section saucamo, jā. Cik 2 mm vai kaut kas tam līdzīgs. 2,4 metri garš, 1,6 poundus. Sanāks 10 paņēma, 60 poundus. Lēti. Es tiešām vēl lēti. Tomā pietiks kafu tikai ilgam laikam. Tad tagad piemetināsim šito. Un tad činīsim stūri. Te vēl daudz, kas jāgriež ārā, kas napīgi nav vajadzīgs tāds sumpu vai taura. Un viss pārējais. Bet, pamezām. Kaut kā tā. Šitie sūti, kas nav vajadzīgi, visi, reāli viss, kas nav vajadzīgs, jārā nost. Būs, pacietīgi. Ne jau viss notiek uzreiz, ne? Neviens nav piedzimis par metinātāju. Nebūs tā, kā es domāju. Stūrs mehānismam negribu likt kārdām, gribu atstāt tā, kā ir. Tāpēc, ko mēs darīsim? Šo es nogriezu nost.
Tad šo mēs apgriezīsim otrādāk. Tad viņš būs augstāks. To mēs palūcīsim uz leju. Un sanāks daudz zemāk. Jo sīkais grib šito stūri. Kurš ir violāt, nezinu. Un tad vienkārši, ja būtu šitā te kaut kā, tā te aptuveni, jā. Vai šitā te. Nu viennozīmīgi. Skatīsimies. Tad tagad vajadzētu, lai neskarās šeit nekur. Tad vajadzētu uzmetināt tagad šeit to vietā ar šo te, kas bija. Šo varētu tagad pārlikt šeit, jo viņš bija šeit. Un mēs tagad viņu pārmetināsim šeit. Kā čiebata arī. Bet, nu, domāju, ka būs ok. Jā, tagad caurums tur paliek. Tie būs laikam jāizmetina, tad jāmeklītās savādāk izskatās tūjumi tīzli. Bet to stūri vajag zemāk. Ja es saprastu, ja būtu augstāks beņķis, tad ir savādāk. Bet es domāju, ka beņķis nebūs augstāks. Viennozīmīgi. Turpinam kasīties un tad redz, kas tur beigās sanāk. Jo stūrē ir šāds te. Pēc tam būs alumīnija pleits, pie kā nāks klāt stūre. Šī pati stūra nāks klāt. Alumīnija pleits nāk pie šitā un stūrs krūvēt pie alumīnija pleita. Tāds adapterīts saucamais. Un tad būs čotka, un šitai trubai būs jāuziet virsū. Viņa apslīpēs, jā, būs čotka. Kaut ko dara, bet pats nesaprot, ko dara, ne? Tā jau māc visiem ir. Tfu, blin. Tagad nebūs koka skaidrs, būs metāla skaidrs. Tā tad varēja izdarīt savādāk, bet ne ir ok. To stūrē es pārliku uz, mēģināšu parādīt tuvāk. Neskaties uz metinājumiem. Šo es pārliku lejā, šeit iemetināšu jaunu un kur palika. Tas te, kas būs, jau pazaudēja, bez jārā. Šitais te, kas būs, jā, šito mēs noņemsim nost, nozaļiesim nost. Un šis nāks tagad šādā veidā, un tas tiks te piemetināts. Jo viennozīmīgi atstāt šito tāpat nepasātu. Jo tad būs šādā veidā. Un skatīsimies, varbūt, nu, prasās, redzat, prasās uzlikt rasnāku trubu, tad šeit varbūt uzmetināšu rasnāku un šito pa virsu. Nu, tas te ir alumīnijas, varētu piemetināt. Bet tā kopsumā izskatās šādi te. Sākumā es metināju ar elektrodiem tur, tāpēc izskatās drausmīgi, bet es atstāšu kā ir, vajadzēs pārslīpēšu. Jo tad man nebija tā svarka, tagad ir šī, tad ir daudz labāk. Tad, nu, šitā kaut kā sačinīsim stūri tagad, jā, to sametināšu. Un tad skatīsimies, tā te priekša arī nāks nost, tā man nepatīk, pīkšķis ir jānoņem nost. Tad šeit būs nedaudz mazas modifikācijas, šajos te. Šie būs nedaudz jāpaloka, varbūt paskatīsimies, kā sanāks. Bet tā jau kopsumā, man būs ir tik labi. Dar vēl daudz jā, bet nu tagad sametināšu to tur. Un tad skatīsimies, tad domāšu aizmuguri tālāk. Aizmugurī vajag dabūt iekšā to sīko sūdu. Karčē, let's go! Varētu teikt tā, ka es metu šodienai mieru. Stūrēju to visu mehānismu, visu ir pārtaisīts, kā es gribēju. Jā. Viss strādā. Čīkst arī, bet, protams, mums jāieļo. Jā, nu drošība obligāti redzīga, drošība savādāk. Te nav salikšu tās loksnes rītā vai kad. Un tad ir doma tāda, varbūt šitais nebūs, es skatīšos. Es vispār gribētu, izdomāju, kad es gribētu noņemt stūri. Jo
no tejienes vai no kaut kurienes nāks, no kaut kāda aizsarga arī ir vajadzīga viennozīmīgi, jā, tad stūri būs šādi, bet es domāju, ka varētu pat uztaisīt to boskītu, vienkārši noņemt stūri nost, bet nu es skatīšos. Un pēc tam vienkārši viennozīmīgi visu rāmīti nokrāsošu, jā, kad pabeigšu priekšmetināt nokrāsošu, tad pēc tam aizmuguri, jo pēc tam nāks pati alumīnija loks un apakšā es nekad teicu vai neteicu. Bet, nu, tik tālu ir, nu, baigi nav ko parādīt, tāpēc, kad viss vēl ir procesā. Bet, nu, es domāju, ka būs ļoti labi. Baigi labā krāsa melnā ir, ritīgi cool. Es domāju, ka būs tiešām baigi labi. Kas man te spož un fokus saspiedās, sorry. Tad, jā, šitā krāsa baigi labā, redz nopūsas tālāk nav. Tad, nu, turpināsim un nobeigšu šito īso mazo video, jā. Tad gaida draugu turpinājumu nākošā video vai videos. Stūre, motors, krāslas, aizmugurējās, riepas, viss pārējais. Es mēģināšu sapilmēt vienu pārējo video pa visu, kā es turpinu tālāk, jo negribās man tos īsos mazos video likt. Un tas, kad es tagad filmēju telefonu, man jāfilmē tad ir kamera. Telefonā vieglāk, tāpēc, ka viņš montēja vieglāk, bet, nu, montēja, teiksim, tā telefonā. Bet, nu, es domāju, ka filmēšu ar kameru, tad, nu, tā būs labāk, jo telefonā man atmiņa nepietiek, tāpēc laiks no jums, vidāks no manis, vai ne, un tiekamies.